Ir sācies jaunais gads, un pēc prognozēm tas būšot labvēlīgāks par 2012. gadu. Bet ko mums sola zvaigznes šajā nedēļā? Šogad pirmajā gada pusē turpinās darboties viens no ļoti saspringtiem aspektiem, kurš būtībā nosaka politiskus, ekonomiskus dažādas problēmas, bet personīgi mēs laikam vairāk jutīsim tādu individuālo aspektu ietekmi. Un, ja nedēļas sākumā visvairāk darbojas Marsa un Saturna aspekts, kurš pat var izsaukt dažādas, provocēt mums tādu, lai mēs varētu pat iegūt kaut kādu traumu, tad nedēļas otrajā pusē vairāk ietekmē mūsu emocijām. Un, ja mēs nebūsim uzmanīgi, sevišķi sestdien, tad arī var notikt kaut kādi konflikti ar draugiem, ar tuvākiem cilvēkiem. Nākošās nedēļas sākumā aspekti drusītiņi paliks vājāki un, teiksim, nedēļu vēlāk jau aina mainīsies un paliks vēl mierīgāk. Tāpēc visiem veiksmi, uzmanieties sevišķi sestdien.